Ja mēs atējām no dīstālu runājot par teņu, puišiem dziedātāji, kaut kādā Imantam Kalniņam mūzikā ir tāda notīma. Ir kaut kāds tev tāds viedoklis par to? Par tieši vēlreiz? Es saku, ka tu dziedātāji, tā mūzikā, Imanta Kalniņam notīma. Tu kaut kā izej ārā un viņas, ir tāds tā kā perspektīvas par to. Tu par Imantu Kalniņu domā? Vairāk tā kā notīma, kā dziedātāji iziet uz skatuvei, un viņi jau skatītājiem fani patīk, un ir kaut kāda tāda vīzija par to vajadzētu savādāk, vai nē? Man goda vārds nav skaidrs jautājums, varbūt es nedzirdēju kaut ko vēlreiz vēl pajautājumu. Ir kā tā vīzija, kā tu kā Eirovīzijā šoviem un ar apbalvošanu. Imanta Kalniņa dziesma, Raimonda Paula, viņa tā kā paralēlā iet. Ir kaut kāds tev viedoklis par to? Vai es esmu jocīgi, vai es tiešām nesapratu jautājumu, kā man ir, vai tu salīdzini Raimondu Paulu un Imantu Kalniņu? Visādi, nē, kā tu tā dziedātājus un faniem skatuvē. Kā es vērtēju Paulu un Kalniņu? Viņi kā saka, tu kā skatītāji, ir tāds notīm kaut kāds faniem, viņi jūt. Vai tev kaut kāds ir tāds iekšējā tā kā impulss? Par maniem faniem tu runā? Jā. Un tas jautājums ir tāds, ko mani fani jūt? Viņi kā fani, ka tu kā dziedātāji, viņam Imanta Kalniņa jūt to perspektīvu, ka varētu būt tā. Ir tā? Es godu vārds nesaprotu tev jautājumu. Nē, labi, pajautāšu kaut ko citu. Ja Aija Andreja, kā es saku, viņu ar kaut kādu dziedātāju salīdzinot, vai tev ir kaut kāds Latvijā tāds skatījums par to, ka tā varētu būt? Vai es sevi salīdzinu ar kādu? Nu, tipiski, jā. Nē, es domāju, ka es sevi nesalīdzinu ne ar vienu, jo man tā negribētos. Nu, un es domāju, ka īsti arī nav tā. Bet tu, ja tu kaut kā diskopēji viņa klubiņam, augšā vai apakšā labāk? Kuru klubiņam? Nē, ja ko es teicu, iziet cauri klubiņām puišiem, viņi teica mūzikā, augšā vai apakšā? Par Imantu Kalniņu atkal? Nē. Tu tā individuāli teica klubiņām, puišiem dejo, un viņi aiziet tajā ritmā, augšā vai apakšā? Es nesaprotu, ko tu man prasi, goda vārds, vispār neko. Kādam klubiņam, kādam ritmam, kādā augšā, kādā lejā, konkrēti jautājumu. Tu jūt, ka ir kā mūzikā. Ko izdara mūzikā? Tu jūt, ka mūzikā ir caur notīm. Viņi sajūt, ka augšā vai apakšā? Mani atbalstītāji? Nē, viņi tā kā fani, tā kā dziedātāji. Caur to perspektīvu skatoties augšā vai apakšā? Kā es varētu sajust sevi apakšā? Nē, ir saprot, ka ir kā dziedātāji augšējos un apakšējos. Tu jūt tā, ka tu varētu būt kaut kur kurā līmenī? Man nav tāda līmeņa. Nē, saproti, vajag stulbūt runāt par manu līmeni. Es pati runāt par savu līmeni. Es daru to, kas man patīk, un tas, kas... Es īstenībā esmu ļoti laimīga, jo es varu darīt to, ko es mīlu, un vai es esmu augšā vai no apakšā, to jau lemt jums, cienītie. Es daru savu darbu ar mīlestību, un ja to novērtē, esmu ļoti laimīga. Un viss. Tas jau ir galvenais. Jā. Beigās tu pretenziāls viņam pretī. Tev ir tāds feelings par to? Vēlreiz? Ka tu esi viņiem ielām pretenziāls pretī puisim. Kaut kāds vai tā vajadzētu vai nē? Vai tas tā kā negatīvāk vērtējums? Kāds negatīvs vērtējums? Es goda vārds nesaprotu, ko tu man saki? Ko tu man prasi? Puisim viņi saka, ka tu pretī klubiņam. Un tā dziedātāja Iša jūt to, un tev kā skatoties no tā skatpunkta, vai tev ir viedoklis, ka tas ir negatīvi vai pozitīvi? Mīļie cilvēki, goda vārds, vai es esmu pilnīgi jocīgi, vai es tiešām nesaprotu, ko tu man jautā? Tā, tu man saka konkrēti, es eju pa ielu, un... Puisim pretī. Puisis, man iet pretī puisis. Kā puisis iet pretī? Jā, un... Viņš tāds skatoties, viņš man skatās virsū. Jā, viņš savu perspektīvu vai pretī, vai tu jūti to vai nē? Caur kaut kādu tā kā prizmu skatoties. Kādu? Es nesaprotu, pagaidu, puisis nāk man pretī. Tu neuzdev konkrēti jautājumu. Konkrēts jautājums kāds? Pretī nāk. Puisis, vienkārši svešs puisis. Jā, pilnīgi svešs puisis. Viņš nāk pretī, viņš tā kā Iša. Viņš tā kā viņš mani uzrunā. Jā. Bet viņš tā, tu jūt to? Vai kaut kā acīm, vai nē? Vai
es jūtu, ka mani ievēroja cilvēki. Principā, jā, nu tad vienkāršāk. Jā, nu, pa lielam varēja arī, bet, nu, jā un nē, jo ir tā, ka es eju pa ielu, es tā eju un es eju. Un tad ja man ir kāds draugs blakus, viņš saka, nu gan uz tevi, Lora. Es saku, kur Lora, es neko neredzu? Man ir labi, nu tā. Bet ja ir kāds īpašs gadījums, kurš skatās un grib sasveicināties, tad es labprāt to izdaru un nemaz neesmu negatīva, man šķiet. Nu labi, novēlējums no tevīm visiem. Nu? Smaidiet. Mazais smaidīts visiem geto skatītājiem. Jā, smaidiet mazie geto skatītāji, esiet pozitīvi mazie geto skatītāji un mīliet viens otru un viss rulēs. Mums ir arī lielie skatītāji. Un lieliem skatītājiem viss tieši tas pats. Pučiņas arī. Pučiņas. Paldies tev.